Es esmu laukos, te, kur būs nometne. Un tagad es mēģinu testēt, runājot normālu mikrofonu. Par zinu ko, pārbaudīšu, viņš ir ieslēgts. Par to tam ir labs sākums. Jā, ir. Varētu iedžompīt. Nu, ot, es sev ekrānā vairāk galīgi neredzu, bet kāda starpība. Te būs nometne, vismaz es domāju, te vajadzētu katru gadu atkārtot to, kas tur ir, es vēl nerādīšu, jo šajā video es vēl tikai viņu būvēšu, parādīšu, kur to kameru izdarīt, bet es ap tās kameras neesmu piešāvis, viņi tāda diezgan komplicēta, sarežģīta, bet tur ir ļoti daudz visādas features iekšā ir, kuras vēl būs jāizpēta. Kas tas pa gliemezīt? Kā tad man ar tehniku ir gājis pēdējā laikā? Baigi interesantais īstenībā stāsts sanāk pēdējā laikā. Pirmais, kas ir es pamanījis, esmu nomainījis šogad ļoti daudz visādas sūdzes apirkti. Ļoti daudz visādi, tu skaitā cits kompis, pavisam jaudīgāks. Planšet drīzāk. Tad vēl viens printers ir uzradies mājās, tad šitā kamera. Principā sanāk tā ļoti daudz, kas ir pilnībā nomainījies. Labi, ne par to es stāsts. Stāsts ir par to, ka pagaidi, gumīnieks lapi. Piemēram, nesen bija, mums visu laiku sanāk, katru gadu mēs drukājam. Mums ir printeris, kas jau mums ir kaut kādus 4 gadus, bet mēs jau viņu lietot nopirkām. Un mēs viņu kaut kādu miljonus loksnes jau esam nodrukājuši. Un pēkšņi vasaras vidū mums ir ļoti daudz jānodrukā, varbūt ne ļoti daudz šis tas jānodrukā, un pēkšņi viņš izdomā, ka viņš nestrādās. Un skatos, tā kā līdzekļi ir, lai tā kā vēl vienu nopirktu, viņš nestrādā. Es domāju, kam jāpērk jauns, jo viņš 4-5 gadus es lietojos, kāpēc jāpērk jauns, līdz sataisīs. Un nekādīgi viņi nevar sataisīt visas kļūdas, nedrukā. Tu slēdz iekšā, nodrukā 3 loksnes, viņš izslēdz ārā, viņam izlaiž kļūdu, viņš izslēdz ārā. Nekādīgi, tur meistars atnāk, arī neko nevar pateikt, tur kļūdas kods, apmēram tāds mistika. Jāmaina tas, ja nedarbojas tas, jāmaina tas, un beigās sanāk viss printers jānomaina. Un es domāju, bāc nevar paļauties uz tādu vērti Ziemassvētkos, mums būs ļoti daudz kartiņas jādrukā, vai kaut ko nopietnāk, kaut ko uz ko paļauties. Es domāju, labi, jānopērk laikam, pa 5 gadiem vēl viens printers jānopērk. Iegūmi ļoti daudz ātrāk drukās, vienmēr ir tā kā rezerve, ja tas nestrādā, tad tas strādā. Tas nāk visu laiku tāda dubulta drošība, plus viņš viena pus viens drukā kartiņai, otru pus kartiņai, otru drukā. Ļoti labi, ideāli. Baigi labais iegūms. Atved to printeri, uzstādījām, kvalitāte labākā, drukāšanas ātrums bišķiņ lielāks. Var teikt, viss pa vienu līmeni augstāks, ātrāks, augstāks, viss labāks nekā, plus mīnus dienu pret nakti salīdzinot ar to printeri. Bet kas notiek? Es ieslēdzu veco printeri, strādā bez nevienas problēmas. Un es tā, what the fuck, tūpi sakot, viņš vienkārši nestrādā, tur mēnesi ar viņu ķēpājies, tu mēģini visus, tur mikroshēmas maini, tās rāmkartes maini, pārinstalē, visas programmatūras nestrādā. Noliec blakus vēl vienu tādu pašu, perfekti strādā. Protams, es sapratu, jā, ok, čuvaki tā kā baigi sāk spiest uz priekšu to, ka, tomēr tehnika arī līdzvērtīgi svarīga. Tas nav tā, jā, es drukāšu ar rokām taisīšu visu, pats zīmēšu vairākus eksemplāros, vajag tehniku. Un viņi tā bīda uz priekšu, tā, labi, ok. Baigi tā kā tās lietas tā kā palīdz, tā intuitīvi. Es uzreiz jūtu, kāpēc tas tā ir un ko man vajadzētu darīt, bet tad uzreiz tā nedrošība, priekš kam, vai sanāks, vai nesanāks un tam līdzīgi. Un tad ejam tālāk. Tad tālāk tas bija šitas stāsts, ko es tagad stāstīšu, bija pirms tam. Man bija tāds balts kompīts, viņš ir nenormāli lēns, bet internetu video skatīties YouTube'ā, viņš ir maziņš, viņu riktīgi pārvadāt, man komps vairāk nav, man tikai tas baltais ir. Video montēt nevar. Un es nezinu, es katru rītu mostos, vajag citu kompi. Tu šito pārdod, vajag citu kompi. Es saku, kāpēc? Vesels paskaidrojums. Un es tā, labi, es naudu negribu tērēt viņam. Es negribu tērēt naudu viņam, jā, man nav tik daudz naudu. Un tad, vajag. Es tā, labi, domāju. Un tad beigās sanāca tā, ka viens draugs atdeva parādu, tur bija kaut kāda tāda normāla naudas summa. Kas tur vēl?
vēl riktīgi daudz, kas izkārtojās, kurš beigās sanāca, ka man ir tā nauda. Es tā, ok, labi. Un tad, kad tu to kompi dabūji, tad uzreiz ir nākošais. Tagad ar viņu var montēt video, tu var uztaisīt filmu. Un es paņēmu to savu iepriekšējo kameru, un es braucu filmēt, un es uztaisīju to filmu. Un tā filma īstenībā daudziem baigi labās atsauksmes iedevušas. Tur pat ir citur, kad cilvēki priecīgi. Un pats, kad es to filmu taisīju, tur, nezinu, 30 reizes apraudājos, īpaši pie Lindas Esības čokiem. Bet arī ne par to. Kad kaut kas baigi virz uz priekšu. Ne jau tā, ka, piemēram, mani virz uz priekšu, bet ir tas, ka jo vairāk tu klausi to intuīciju, jo vairāk tu uzticies intuīcijai, paklausi to, jo vairāk tu saproti to, ka tā intuīcija nav nejaušība, ka viņi tev tā kā palīdz izcelt tev no tās bedres ārā, kurā tu dzīvo. Varbūt ne gluži bedres, bet no tās vietas, kurā tu esi un kas varbūt tev nav piemērota, nav vajadzīga. Kaut kā lai savu dzīvi virzītu uz priekšu. Daudziem ir tā, ka viņiem dzīve viņas bīd uz priekšu, virz uz priekšu, bet viņi neklausa. Viņi cik un tā iet uz savu to darbu, cik un tā dara tās lietas, kas ir mazāk efektīvas. Visu kaut ko viņi tur dara, ne jau mazāk efektīvas, nevajadzīgas priekš viņa. Un tad viņi pamostās vai slimnīcā, vai tur kāju salauž, un tad viņi 3 dienas mājās, 3 mēneši mājās noguļ, un tad viņi tikai pārdomā dzīvi un saprot, ka ārprāts. Tā, ka dzīve māca, tu nedzirdi intuīciju, nejūti intuīciju, dzīve māca savādāk. Protams, tas stāsts vēl nebeidzās. Es biju nopircis gadu atpakaļ to mazo GoPro kameriņu. Es viņu baigi vajag. Vienkārši atkal tas pats, baigi viņu vajag. Viņi tagad knapi strādā, bet es domāju, vajag pārinstalēt viņai to programmatūru iekšā. Bet ne par to. Un es domāju, baigi viņu vajag. Un tagad es sēžu pie datora mājās, tur, nezinu, kaut ko tur YouTube'ā skatos, nezinu, varbūt pat, kāds starpība. Pēkšņi, vajag to kameru, ESSā skatīties. Es ESSā skatos, es neatceros, cik es viņu nopirku, par 60 eiro vai 70, kruč, viņi normāli maksā 200-300 eiro, es nopirku par 70 eiro lietotu. Es tam čalim uzreiz zvanu, viņš saka, jā, ir, var braukt pakaļ. Es saku, lai dod 10 eiro, es aizbraukšu pakaļ. Es aizbraucu nopirkt, var teikt par necik. Es dabūju kameru, 2 tos rāmjus, tur vēl mikrofons nāca klāt, vēl rezerves baterija, bet labi, tā kamera nestrādā jau tagad. Gļuko, bet, es domāju, es viņu filmēšu hokeju, bet es tik daudz braucošos video jau esmu uztaisījis, un es domāju, kāpēc viņu vajadzēja. Hokejs tur pāris reizes tikai, bet tos vidīgas gan diezgan daudz. Braucošos video. Tagad ejam tālāk. Tagad atkal 3 nedēļas katru rītdienu zem ostos vajag šito kameru. Vajag. Viss tā vajag. Es prasu, kāpēc? Tāpēc, kad video kvalitāte būs labāka, tāpēc, kad skaņas kvalitāte būs labāka. Labi, skaņas kvalitāte neteica, bet viņai jābūt tagad labākai. Tāpēc, ka tev būs mazāks čakars kopējot failus. Tāpēc, kad video kvalitāte būs labāka, cilvēki redzēs, ka tas darbs, kas ir darīts, darot to channelingu, ir darīts ar atdevi, ka tas nav kaut kādā garažā filmēts, tur, nezinu, ar telefonu, ka tas ir kaut kas ļoti kvalitatīvs, un līdz ar to viņi gribēs vairāk dalīties tajā, tas dos tā kā reputācija, jo te, reputācija tā kā tāda, reputācija, kvalitāte, tā kā, prestiža, tā kā, jo čuvaki bieži vien prasa, ka viņi grib, lai viņus novērtē. Viņi negrib tā, jā, pasauc viņu atnāc, es viņu parunāšu. Tas ir apmēram tāpat, kā tu tagad savu draugu, kas Amerikā ir, piemēram, Amerikā, atbrauc pie maniem ar lidmašīnu. Viņš tā, ko es tur darīšu? Atbrauc pie maniem ar lidmašīnu. Viss, neatbrauc, un tad tu esi idiots, kāpēc tu neatbrauc. Viņi nesaprot, atbrauc ar iemeslu, ok, es atbraucu te no Amerikas, ja iemesls ir tā vērā ņemams, ka tas nav tā. Piemēram, kaut kāds viens prikols arī bija, es ar draugiem runāju, vai sensi, vai kaut ko tam līdzīgi. Es gribu čoku vai kaut ko tādu, es nezinu, es kaut ko runāju, kāds arī bija, ko es runāju. Bet tā persona saka, ka viņi grib channelingot. Es saku, viņi nenāk tāpat vien. Kāds ir, kad nenāk? Tas ir apmēram tā, pasauc savu draugu tagad 2 naktī, lai viņš ar mašīnu atbrauc tev pakaļ. Un pavizinies tepat pa laukiem, teiksim, šeit pa Lēdmanu tāpat pavizinies ar viņu, lai viņš tev pavizina. Kāda jēga? Tu tā kā esi gribošs, tāds iedomīgs, atbrauc, es gribu, un viss, tā kā bērni, es nezinu, tā kā tāda. Un viņi baigi grib, lai viņus tā kā, ciena, lai respektē viņus, varētu teikt diezgan normāli, respektēt viņu laiku, lai nav tas tā. Man ir jautājums, es nezinu, kāds atnāca. Es saku, izdomā no sākuma, kādu jautājumu tu gribi. Es nezinu, es gribu parunāt. Tad par ko tu gribi runāt? Es nezinu, par ko es gribu runāt. Bet tev tu nezinu, par ko runāt, jau varbūt neko neparunāsim.
kad viņi izmantos domgājiens nav cilvēcisks, viņa domgājiens ir kaut kā tāds ļoti, tā kā precīzs, ļoti tāds, mērķtiecīgs, ļoti tāds kvalitatīvs. Teiksim, ja tev ir zāģis, viņš zāģē taisni. Ja tu esi cilvēks, tu zāģē šitā. Ja zāģē, tu zāģē taisni. Mēs neiesim pa kreisi, mēs neiesim pa labi, mēs zāģēsim taisni. Ko mēs tur, kvalitatīvs, tā varētu teikt. Tas pa kameru. Un es saku, man nav nauda, lai nopirkt kameru. Man ir, lai viņu nopirkt, bet tad man vajadzēs uz sausiņiem dzīvot. Un, es nezinu, man kaut kā vienmēr patīk, ka bišķiņi iekrājumi ir. Negribās tā stromīgi pēc tam staigāt riņķī. Labi, pēc nedēļas tieši tas pats. Labi, es saku, tad es tā teicu, labi viņiem, es negribu, lai viņi pat atnāk. Protams, varbūt teikt iedomīgi, lai viņi pat atnāk, bet, es saku, domājiet paši, es nevaru izdomāt. Un tad tas laikam, Valmierā īstenībā, ka es esmu, tur vienmēr zvaigznes spīd un vienmēr ir diezgan tā labs laiks, lai ar sevi parunātos. Tāpēc, kad es pa visu dienu viens pats esmu mājās, un ko var darīt? Aiziešu pastaigāties. Un tad tas tilts, kur Valmierā, tas jaunais tilts, kur tās LED lampas ir. Es eju tā kā uz kafejnīcu, Bastions, viņa laikam sauc. Tumša ideja. Ieliec mājaslapā, kad tu gribi pirkt kameru, kad vajadzīgi ziedojumi, un tā viņi vēl tādu piebildu uzliek. Ja tu pat savāksi 400 eiro, tad tu būsi apmierināts un varēsi nopirkt viņu. Tad tu būsi tāds priecīgs, un tu viņu varēsi nopirkt. Ja ar mazāk atdevu tu to kameru varēsi nopirkt, tas nāks, tev būs jāpiemēt klāt 900 eiro. Plus vēl objektīvs, tur objektīvi vēlāk nopirks, paņems no kalvi kaut ko tādu tur izdomās. Ceļš izdomāsies, es tā, baigi laba ideja. Bet ne par to vēl tas stāsts bija. Bija tāds stāsts, ka iepriekšējā nedēļā, tieši par tām kamerām bija, kad, lai paši izdomā, abas kameras nobeidzās. To GoPro viņi nevar ieslēgt vairāk, to maziņā braucoši, viņi nevar ieslēgt vairāk, ieslēdz. Pēc kādu laiciņu tur pogu, viņi pat neko nedara, viņi vienkārši stāv pie lādētāja, pieslēgt visu, tur tā lampiņa iedegās un izdegās uzreiz. Nevar saprast, un tā lielai kamerai, viņa baigi traņķīgi ar to lielo bija. Ar lielo bija tā, kā rokas kamera. Ok, ar viņu var filmēt, bet lielākā problēma ir tāda, ka tikai kā paliek tumšs, viņi paliek graudaini, un tur vienkārši šausmas, kā tas video paliek. Nākošā problēma, viņu nevar montēt tos videos. Tu viņus iekopē uz datora, viņš nemontē, viņš neatpazīst formātu, viņš ir jāpārkonvertē. Tad tu zaudē, piemēram, tur nofilmēt semināru ir kaut kādi 20 GB video fails, 2 stundas, tas ir puse no CT diska pilns. Ciltais disks ir 5 stundas, ja tu filmē 2,5 stundas, 30 GB. Kopē 3 MB līdz 6 MB sekundē. Nē, man liekas, bija 6 MB precīzi sekundē. Tu kādu stundu sēdi pie datora, kamēr viņš pārkopē tos failus, tev jau ir šitā pie tā datora. Nākošais viņu vajag pārkonvertēt uz citu formātu, lai var montēt. Un tas cits formāts izstiep jau sarojās, vienkārši šausmīgi, bet video ir video. Tad tu viņu konvertē uz citu materiālu vēl tikpat stundas, un tev uz kompi vajag tad brīvs vismaz 100 GB, 30, plus vēl pēc tam montēt vēl 30 vajadzēs. Kurš 100 vismaz gigabaits vajag brīvs, mums kompi nav tik daudz brīvs vietas. Kurš tur ir jālauž galvu, tu tur meklē, ko dzēst ārā. Kurš tu jau 3 stundas ir pagājuši, tev jau sviedri, sirmi, mati, garstāvoklis nekāds. Tagad mēs montēsim. Un tad tu montē, un tur ir vienkārši šausmas, tas video tik nekvalitīvs. Un tad pēdējais bija, tu montē, ļoti labi, ok, es uzliku uz nakti, lai viņš to visu izdara, un rīt pamostos faili pārkopēti. Ļoti bieži vien tā, ka tu pamosties no rīta, un tur vienkārši šausmas, tur nekas nav pārkopējies. Kompis bija izslēdzies pa nakti ārā, viņš aiziet gulēt, un viņš neko nedara. Visā tādu sīkumu. Un tas prikols, kas man visvairāk fascinēja, bija video, puse skaņa nav. Puse vidīkam skaņa nav. Tu bija tā. Fuck. Nē, viss man pietiek, es negribēju šito čakarēties. Tad pēc tam, pēc nedēļas es saku, lai tā kamera pati atnāk. Un tas ieliku mājaslapā, kad tie video nebūs vairāk, jo kameras nav. Bet tālāk, kas notikās, es eju pār tam tiltam, ieliec mājaslapā, ka tu vāc naudu, tu sāks 400 eiro, tu pats savus pārējos piemetīs klāt, ar drošu sirdi, tu viņus piemetīs klāt. Es tā, labi, es tā izdarīju. Pirmkārt, kas bija pārsteidzoši, diezgan ātri naudu vācās, tur jau pirmajā dienā bija pāris 100 eiro. Otrajā dienā bija. Bet īstenībā tas bija baigi laba ideja īstenībā. Pēc tam es tikai sapratu. Es no sākuma nesapratu ideju. Es domāju, man 400 eiro vismaz savāksies, un tad būs
kruta, un tad es varēšu pats nopirkt to kameru. Bet īstenībā ideja bija baigi labā, man baigi tādu vienotības sajūtu uzdeva, kad principā ļoti daudz vidžiki ir iefilmēti. Es ļoti daudz laikas iztērēju tos vidžikos arī resursus, varbūt nerunājot par to pašu kompitu, ko vajadzēja nomainīt, internetu, vispār. Ļoti daudz laiks ir veltīts tam. Un ļoti daudz cilvēkiem tas ir noderējis. Un ja tas cilvēkiem ir noderējis, viņi to parādīs, ka viņi grib samaksāt. Ka viņi tā kā, vajag vēl video, nevar nofilmēt, vajag vēl video, ka viņi gribēs tā kā, palīdzēt, iesaistīties. Un tas baigo vienotības sajūtu iedeva tādu izpratni. Tas bija baigi forši, man baigi patikās. Un ejot tālāk, bija, kur ļoti ātri vācās īstenībā. Man liekas, pa mēnesi savāc 1600 eiro. Tas ir tieši cik es iztērēju visai kamerai, lai varētu šitos video tieši tagad filmēt. Un kā tur bija? Bija tā, kad bija kaut kāds 700 eiro, es tā, es jūtu, kad mēs tuvojamies. Un es iegāju PayPalā, skatos, tur ir 180 eiro savākušies no zila gaisa. Es tā, es nečekoju PayPal, izrādās kāds no PayPal arī bija metis naudu iekšā. Un es tā, ir jau 1000 gan izēju. Un tad sanāk, es ielikšu šo... veco kameru es nedomāju pārdot. Atkal es esmu Valmierā, es eju atkal pār tam tiltam, ieliec sludinājumā veco kameru. Un tad bija tā, es aizēju atpakaļ mājās, ielieku sludinājumā, jo baigi stiprais čuļņiks bija, ieliec tagad sludinājumā. Es viņu ieliku pat tā, ka es nevaru aiziet. Es eju atpakaļ pār tam tiltam, es jau 3. reizi tajā tiltā, un man zvana, čau, kamera ir? Es saku, ir. Es viņu tikko ieliku, ir, jā. Viņš saka, es vakar atbraukšu pakaļ. Es saku, labi. Es viņam saku, kamera ir lietota, bet saudzīga un tā. Viņš saka, jā, viņam vajag tieši to kameru visu. Atbrauc pakaļ, samaksāja 100 eiro. Un aizbrauc laimīgs projām. Es teicu, ja kaut kas ir zvani, nav zvanījis vēl. Un tad tieši sanāca 1300 eiro, plus mīnus tur. 1300 eiro tieši kamerai sanāca. Tagad es jau kameru varu nopirkt. Es domāju, es neteikšu, ka es kameru jau nopērku, ka man nebūs tā visa summa sanākusies, jo vēl gribās viņu nopirkt, patestēt, pārbaudīt ar to kalvu objektīviem un vispārējo. Un kas tālāk notikās, es pasūtīju internetu veikalā ap 1300 eirikiem, tikai kameru. Tā es viņu dabūju, slēdz iekšā, 29 minūšu ierobežojums. Slēdz visu, kā gribu, uzliec visu sudīgāko kvalitāti, atkal 29 minūtes. Ja būtu sudīgākā kvalitāte, vajadzētu rādīt pāris stundas. Es zvanu, saku, kas pa sviestu. Visur internetā ir šī... Es svārstījos starp divām kamerām. Viena bija Sony A7S. Viņa ir super laba priekš filmēšanas naktī, pat varētu teikt. Viņa ir super laba nakts izgaismojums, super labs, perfekts vienkārši. Viņi būtu tieši tas, kas vajadzīgs, jo pārsvarā man nepatīk, kad semināros gaismas ir ieslēgtas. Man nezinu, kāpēc man no tam LED gaismas nekāda problēma. Šitās gaismas, kur tad kvēldieks ir, tāda galva sāp ļoti ātri, šitien te sāk nenormāli sāpēt visi, tagad drešā deniņi un acis iekšā sāp tā, ka, ja tu stundu tur pasēdi, tu esi beigts. Ja tur kilovatīgā vēl lampa kaut kur hokeja hallē spīdas galvas, tad tu esi naktī šitāds. Galvas sāp, nezinu, likt, kaut kāda radiācija, kaut kāda herci atkrīt, es nezinu, tiešām tas ir drosmīgi. Man pat bija mājās ielas gaisma, es gulēju pirmajā stāvā un pa logu spīd iekšā ielas prožektors. Caur žalūzijām visām, es viņu nevaru ciest. Un es biju priecīgs tad, ka viņš izdega, visā ielā izdega viena tā lampa. Tad es vienmēr liku spilvenu pa virs un gulēju zem spilvena. Un centos gulēt aiz stūri, tā gaisma virsū nespīd. Līdz ar to bija vajadzīga kamera, kas filmē labi tumsā. Un līdz ar to šī kamera, tad bija divas svārstības. Viņa maksāja 2000 eiro, un šī maksāja 1300 eiro. Un tad bija tā, nezinu. Un tad es kalvu runāju, viņš saka, ka nopērc tādu, kurai objektīvs vienkārši ir riktīgi labi tumsā varās vaļā. Ka viņš saprot objektīvam, tur tā lētas, cik atverās, cik daudz gaismu nāk cauri. Un tad galvenais faktors, kāpēc es paņemšu to kameru, tāpēc, kad viņa filmē neierobežotā failā. Tas bija vienīgais faktors, kāpēc izmaiņš to kameru ņemt. Filmē neierobežot apjomu, video video varbūt 3 stundu garš, un 4K kvalitāti filmē. 4K kvalitāti uzfilmēsim kaut kad šodien, te pat riņģī pastaigāšu 4K
Katrā ziņā kvalitāte ir kino standartiem. Ja grib filmas filmēt, šī kamera piemērota, 4K kvalitāte, izšķirtspēja ļoti liela, viņi var uz lielā ekrāna kinoteātrī laist. Nu, tad jūs apmēram ziniet, uz ko mēs tagad ejam. Objektīvs bija jauns kaut kā 450 eiro, bet es dabūju lietotu par 200 eiro. Bet kā tas stāsts beidzās ar to internetu veikalu bija, es jums saku, man nevajag viņu. Ņem atpakaļ. Nu, kā sanāk, pēc patērētāja tiesībām 2 nedēļu laikā tu var atgriezt savu preci atpakaļ, to viņi neapmierina. Principā tā ir ražotāja vaina, varbūt reklamēšanas vaina, nu, kad tu reklamē zils brīnums. Es jums saku, es pat neesmu neapmierināts. Man ir rītīgs ablams, jo visur ir rakstīts, ka viņi bezlimita kamera. Kur būtu rakstīts? Bezlimita kamera, izņemot Eiropā 30 minūtes. Es to ļoti labi saprastu. Es pirktu uzreiz no eBay ārpus Eiropas tirgus kameru, kas nav ierobežota. Nē, visur rakstīts bez ierobežojuma variants. Es viņu nopērku, pat jūsu mājaslapā rakstīts video garums 2,5 stundas. Ideāli tieši tik priekš semināriem. Nu, un nav. Es pat neesmu neapmierināts. Kamera ļoti labi, perfekti, burvīgi. Bet man nedara. Ablams riktīgs. Viņš saka, kā visiem, viņš saka, un tad viņš mums internetā pastījās, viņš saka, nezināju, viņš saka, kā, tas ir visur Eiropā tāds kameras, bla. Es saku, visur Eiropā, ok, labi, es to zinātu, es nebūtu pircis Eiropā, bet tur nebija rakstīts tas, ka viņai 30 minūšu ierobežojums. Viņš par tāds debilisms ir kamera, ir kameras un fotokameras. Camcorders un fotokameras, viņas nodalās divas. Camcorderi var filmēt neierobežoti, bet ir 14% lielāks nodoklis. Fotokameras arī var filmēt, bet atšķirība likumdošanā ir tāda, ka fotokamera ir kamera, kas filmē līdz 30 minūtēm. Līdz ar to šitai kamerai Eiropā nodoklis ir uzlikts, limits ir uzlikts, lai samazinātu nodokļus, līdz ar to kameras cenu samazinātu. Nu jā, tad ir piekdiena, es to kameru viņam atdodu atpakaļ, bet man zinu, baigi aizdamīgais čels un atkal čuņiks liec SSA viņu pārdoties. Es ieliku SSA nedaudz lētāk, kā es viņu nopirku, uzrakstīju jaunu, uzrakstīju visu, kā ir, kas man nepatīk. Lietot 1 dienu, pat nav lietot, varētu teikt. Objektīvs man nav. Tas taču bija vienkārši sviests. Es atdodu viņu atpakaļ, es atdodu čelu jau tur pa Skype sazinājos, atdodu atpakaļ, aizvedu, viņš, protams, neapmierināts. Un viņš saka, lai es tur nekādas pretenzijas neievēršu, izrādās internetu veikalos vajag pat atsevišķu publiskotu sadaļu, atteikums, preces atteikums. Un tur aizpild formu, un tu aizvedu preci atpakaļ. Varbūt tur kaut kāds 2-3% viņi ietur no summas, bet kādā ziņā ir tāds atteikums. Es nezinu, kādā ziņā par to ieturēšanas, naudas ieturēšanas. Un tas čels tā kā, ok, viņš paņem viņu atpakaļ, un viņš saka, kamēr viņš viņu nepārdos. Viņš naudu neatdos. Es tā, bet viņš tikai teica, tad, kad es atnācu ar to citu cilvēku, es kādā ziņā ieliku piekdienas sludinājumu, sestdien man zvana tas čalis par to kameru. Tiešām jauna, saka jauna, iepakojumā, visi iepakojumā jauna, bet viņa man nav uz rokas, viņa atdeva internetu veikalā. Viņš tā, ok. Tad pirmdien satikāmies, viņš atbrauc pastījās un nopirka skaidrā. Un es biju vienkārši, wow! Vienkārši kaut kāds čalis no zila gaisa nopirka skaidrā kameru. Un nāk tā, ja es viņu pirku uz firmu, es bišķiņ PVN norakstīju. Līdz ar to es pat īstenībā tā ieguvu, bišķiņ ieguvu uz PVN. Bet ne par to stāsts ir tālāk. Tad nevajadzēja to čalu vairāk internetā veikalā čēpāties. Neviens, tas sludinājums joprojām stāv internetā, neviens vairāk nav zvanījis ne par pirmo, ne par otro kameru. Un es tad domāju, tagad atkal nauda ir. Jānopērk eBayā. Un, kad es pērku, ir jāprasa, vai ir, vai nav 30 minūšu ierobežojums. Vislētāko sludinājumu, protams, es atrodu, kur tirgo kameras. Viņš saka, nav ierobežojums importēt no Āzijas. Ideāli, der. Viņi nopirka par 1000 eiro ar visu piegādi. Un tas nāk pat lētāk nekā vajadzēja. Un uz tā rēķina objektīvu vēl nopirku. Un par to naudu, kas bija palikas pāri, tas bija 1600 eiro. Es nopirku visādas sūdzes. Labi, tas sūdzes nav mikrofons noteikti, bet vēl viena baterija, lādētāja mašīnā, ko lādēt. Piemēram, es braucu kaut kur uz kaut kurieni, pārbraucu, tad var bateriju mašīnā uzlādēt. Tad šito seminārs, kad filmē baterijas nedara, vajag to patstāvīgo lādētāju. Principā tas ir piesprādiņu pie vada, un viņš patstāvīgi kameru pie elektrības uztur.
Līdz ar to sanāk, kad kamēr nevajag baterijas mainīt, tā ir baigā problēma, to vajag atrisināt. Un, ja godīgi, tagad ir viss. Nu es nopirku statīvu, tagad kamēr stāv uz galda statīvu, viņi tādi maziņā, tas arī tik labi, jo ar to lielo 3 kāju nest un to lielo 3 kāju vēl izstiept un turēt, tas drosmīgi laika aizņem un tas man nepatīk. Un atmiņas kārta riktīgi ātro nopirku. Un vēl viens bonus, kas ir salīdzinot ar iepriekšējo kameru. Nu kā šādā kamerā ir? Pirmkārt, kinoteātris kvalitāte. Ok, viņai vajadzētu vēl kaut kāds 150 eiriks vēl vienam objektīvam, kur var piezūmēt bišķiņ. Šito nevar zūmēt, šitas ir koncentrēts semināros, tu viņu noliec vienādā attālumā. Tu viņu visu laiku filmē. Šitas mikrofons ir tēmējušos mikrofons, es kvalitāti nezinu. Šis ir pirmais video, kur es viņu testēju, ka es pielikšu pie komputera skaļšos kvalitāti. Bet tā ideja bija tā, kāpēc es izdomāju, ka mikrofonu vajag, ir tāpēc, ka viens čalis, tas ir pamatot, ir daudz vairāk skaņa iziet cauri. Mēs tur ļoti bieži mikrofonu šos koncertiņus taisam, ģitāru spēlēm un tādas lietas, kad ir vajadzīga pirmkārt stereo, uz abām pusēm viņš ieraksta ir pa labi, ir pa kreisi. Otrs ir nav vadi vairāk. Viņš tēmē, viņš var notēmēt, es domāju, to skaņu viņš tēmē, es domāju, šito diapazonu viņš paņem, rēķinies, iešu vēl tālāk, tad būs, vēl platāk, bet principā, ja viņi stāv tēmē cilvēku, viņi tēmē to, kas notiek priekšā, nevis aizmugurē un cānos, jo tad, kad, ja nav mikrofons, tad viņš filmē to, ieraksta skaņu to, kas ir riņķī. Šitas tēmē tikai to, kas ir priekšā, uz to, ko filmē tā, no turienes skaņa nāk. Un es tur čekoju tos mikrofons visādus, šitam ir ļoti zems tas trokšņa līmenis, un tas bija tas, kāpēc viņu izvēlējos. Plus viņš ir stereo priekš kamerām paredzēts. Viņam ir tas, kas, ja piemēram kamera kāds pieskarās, piespiež kaut ko, tas neierakstās mikrofonā, viņš ir uz tādu amortizātoru uzlikts. Var teikt, ka ļoti profesionāls komplekts ir. Ļoti profesionāls komplekts priekš semināriem un filmas. Filmu jātais būs, vispār tā kamera baigi jāiepazīst ir. Bet vēl viens ļoti liels bonus ir. Ja iepriekšējām visām kamerām man vajadzēja failus pārkopēt uz datoru, un tad no datora montēt, un tad eksportēt. Tagad ir tā, izņem kartīti, iespraudu viņu tajā lasītājā, USB 3.0 lasītājs nāca līdzi. Ātrums ir apmēram 100 MB sekundē, lasīšanas ātrums. Failus nevajag kopēt. Faktiski ir tā, tu paņem, noliec kameru blakus datoram, tu jau vari montēt. Tu pārskat visu montēt, tur vispār nekāda problēma nav. Un tas ir baigais bonus. Es tādu uzfilmēju semināru, tu viņu noliec, kamera blakus kompim, atver kompī, visi faili jau ir. Tu viņus paņem čik, samontē, tu tur vēl tās 3 stundas, ko pirms tam tērēji, konvertējot tos video, kopējot tos video, tu izdomā, te varētu intro uztaisīt, te varētu skaņu pielikt, te varētu to vēl salikt. Tu tur visu laiku čakarējies ar to draņķi. Tur tos vadus vēl tu mistiskos. Vēl viens ir kamera, lai kopētu failus, vajag vadus saslēgt. Tad tu tur čakarējies ar to mistiku. Te vienkārši iesprauc čiks kartes lasītājā gatavs montē. Tu tur kaut kāds vadus slēdzis, tur galvenais, lai kamera ieslēgtu, viņi pēc tam aizmirst izslēgt, bet viņi karst, un ārprāts vienkārši murks. Tas ir vēl viens bonus, riktīgs bonus, kas nodara. Un tad vēl viens mans domgājiens ir, piemēram, normāls kompīts maksā 600-500 eiro normāls kompīts maksā. Labs maksā 1000-1200 eiro. Pēc labu. Īpaši, ja tu visu laiku strādā pie datora pēc labu, jo viņš nepakārsies, viņš neiebremzēs, tagad tas ir svarīgi. Piemēram, tas 3.0 USB faili nenormāli ātri kopējās. Un tu nevajadzēs kaut kādu stundu liekas sēdēt, vēl kaut kāds liekas fails kopējot. Ja parēķini, teiksim, uz darba stundām, piemēram, cik maksā programmētājs, piemēram, cik to maksā darbā stundā, to maksā, piemēram, 10 eiro stundā to maksā, 5, 10, es nezinu, cik tur kuram maksā. Ja tu parēķini, piemēram, kaut kādos 5 eiro, teiksim, tu dienā, tas dators to bremzē, tu patērēsi stundu ilgāk pie tā datora. Ja viņš tu bremzīgs, tev vēl besis uznāks, turbūt vēl kvalitāte sabojās no savu bešu. Dienā tu 5 līdz 10 eiro pazaudē, vienkārši čakarējoties. Mēnesī 150 eiro. Gadā. Saprot. Un tas komps strādās 2-3 gadus tev točni. 2-3 gadus viņš tev točinās. Tas pats ir uz printeriem arī.
Tīsim, tipogrāfijās, kur printeri ir, viņi maksā drukātājiem 5 eiro stundā. Un kaut kas tāds, katrā ziņā nekas tur baigi astronomisks nav. Un ja printeris drukā lēnu, tad tu viņam maksā vairāk. Bet, teiksim, nopirkt ātrāk printeri, manā gadījumā maksā, es nezinu, varbūt 500 eiro vairāk. Un tad parēķini, ja tu, teiksim, darba stundās rēķini tam līdzīgi. Arī citi, piemēram, par to pašu taupīšanu runājot, citi, kaut kas tur apvai. Citiem patīk braukt uz 120, lai paspētu ātrāk. 140, 180, lai paspētu ātrāk. Varbūt ir daudz apsvērumu, bet, ja, piemēram, tu esi vēl taupītājs un tu gribi ātrāk paspēt, tad parēķini uz naudu. Teiksim, nobraukt 100 km, tu brauc uz 120, ir 10-12 litru patēriņš būs. Tu brauks uz 85, būs 6 litru patēriņš. Sanāk, piemēram, labi, kā kur mašīna tur varbūt, brauks uz 120 būs, piemēram, 8-9 litru patēriņš, nesen garš esmu mērījis, brauc uz 85 būs 5-6 litru patēriņš. Sanāk, pusi vairāk, bet tu aizbrauks 10 minūtes ātrāk, tu pareiķini uz 100 km, tu patērēsi 5 eiro vairāk, un 10 minūtes darbā tu nopelnīsi 1 eiro. Tad sanāk, tu, lai paspētu uz tām 10 minūtēm, iztērēsi 6 eiro, un tad tu to 1 eiro atpelnījis, minus 4 eiro, līdz ar to steigties nekur nav steigties nevajag. Bet, tas ir pa degvielas patēriņiem. Kāds ne tas domgājiens tāds ir. Un tādāk, ko tad šī kamera var izdarīt? Uztaisīsim vienu video, kurā... vēl bonus ir, viņu var caur telefonu vadīt, bet es sapratu, ka mans telefons neatbalsta to jauno programmatūru, un telefons, laikam, jānomaina būs vēlāk. Tas ir sāk tā. Es jau tagad sēdētu, es paņemu telefonā redzētu, kā es esmu apsēdies, es uzliktu fokusu, pieregulētu gaišumu, tumšumu, uzspiest ierakstīt, ielikt telefonu kabatā un sākt runāt. Man vajadzētu nekur celties iet. Un seminārus tieši tas svarīgi ir, jo man gribās redzēt, kā kameru novietot pret mani, un citi, ja tu nemāki to kameru izmantot, viņi nevarēs palīdzēt. To visu. Sanāk tādi ļoti daudz ieguvumi. Un vēl viens no tiem, kas man drosmīgi patīk, ir tas timelapse variants. Tu paņem, viņš fočēji pa pāris sekundēm bildi, un tad viņš uztais tādu smuku pārējais video, kurā ļoti smuki, teiksim, tas laiks tā paiet mākoņi, upes, nezinu, vēl kāds. Tā. Tā, tagad par kameru, kā es nezinu, tik viss ir izstāstīts. Tagad būs jāpastāst par nometni, kas būs pēc 3 dienām. Un piekdienā būs pirmais channeling seminārs ar šo kameru. Mēs taisam piramīdu, kurā iekšā būs ugunskurs. Piramīda beig labā, siltumpyramīda varētu tā teikt. Es ceru, ka viņi nākamais gadu izturēs. Viņa augšā būs skurstenis. Kad viņa advancētas variants ir slēgt no to, kas iekšā, viņiem būs loks atverams. Augšā ir skurstenis, ar kuru dūmies ārā, un arī caurumus izdomāju uztaisīt, jo vajag, lai ventilējās, un otrs ir, ka tās mušas tur salado iekšā, vajag, lai viņas ar paukšu izlido ārā, jo viņas tur pēc tam sprāgoņi būs pilns, un tas nāk tā piramīda pat pa sev būs līķa čupa. Un tas nāk, lai tie odiņi, mušiņas, bites var arī izlidot paukšu ārā, jo viņas pārsvarā viss tikai tuk uz augšu aizlido, un viņas tur paliek, uzņem kosmisko enerģiju, un pēc tam atrabās, tad mēs uztaisījām augšā caurums. Nākošā lieta, es šajā video parādīšu, es kaut ko vakar ar fočēju to piramīdu, to viģiku taisīju. Tas ir violetais stars, kas tas tāds ir. Tas tur skāja cauri, baigi jocīgi. Vienīgais veids, kur es viņu varēju izpīpēt, kur viņš varēja būt, ir caur lēcu objektīvu tā gaisma iziet cauri. Bet, tad vajadzētu būt līdz pašai augšai arī. Līdz pašai augšai, līdz kameras pašai augšai viņam vajadzētu būt tādam. Un katrā ziņā... man tagad informācija nāk, jā, tas ir no lēcas. Un tāpēc liek lēcās virsū tādu melnu rāmi virsū vēl. Tādu melnu rāmi, lai nav slīpstara no augšas neiet iekšā, un viņš tā paliek nofiksēts. Es par labu ideju. Jāpastās būs tāds kaut kur. Labi, tas ir saules apgaismojumā. Un katrā ziņā, jā, šitā lēcas nedara šitādai filmēšanai. Tā. Bet, es nezinu, es viņu neesmu to video pētījis, es tagad uz montēšanu pastīšos, kas tas tur īsti ir. Tas ir viss. Uztaisīšu pāris video līdz 4K kvalitātē. Pastīsimies, kas sanāks, uztaisīšu atsevišķu video. Un
tur jau varbūt daudz nav ko runāt, uzreiz jābliež augšā ir semināri, channelingi un jāstāsta, kā cilvēkiem patīk. Nu, bet par visiem ziedojumiem, kas savākti, cilvēki ir vienkārši pelnījuši bezmaksas channelingu, teiksim, varbūt pat 2. Un tas tā kā sveiciens kamerai uztaisam riktīgo semināru, nobliežam 2-stundīgo močiem augšā. Nu, un tā kā par to visu ziedošanu, savākšanu, baigā vienotības sajūta iestājās, baigais tas, ka tas, ko dari, ir novērtēts. Tas nav tā. Tas, ko es darīju, tas ir novērtēts. Tas nav tā tukša runāšana bijusi. Un tas man baigi tā kā liks saprast to, ka okay, jā, šitas ir tas virziens, okay, jā, es sapratu, okay, jā. Ja man likās, nu, tu runā to channelingu, tur tas Enrico bliež, nu, tu jau pats nesaproti, ko viņš tur runā, tās bildes nāk, un es pievēršos tikai tam, kas man liekas interesanti. Bet, nu, principā, kad tu privātie vai kaut kas samedzīgs atnāk ciemos, tu vienkārši nezini, pa ko viņš runā. Tu vienkārši, nu, tā ziņā, ka, nu, tur nāk stāsts, jā, tu darīji to un to, tu esi tavs dzīves uzdevums tāds šāds. Vienkārši tam cilvēkam, jā, pareizi, točni, jā. Tu nesaproti, ko tu runā, un tu domā, man nav tas novērtējums tam, vai tas ir labi vai slikti, un līdz ar to tagad, kad šito visu video sataisīts ir, un cilvēkiem tas interesē, viņi pat daži pat 100 eiro noziedoja, kad tu jūti tas, ka tas ir novērtēts. Tu jūti tas, ka tas ir novērtēts, ka tā nav bijusi tikai runāšana, un tas nav bijis tikai kaut kāds channelings, kur Enrico uzjautrinās, kaut ko pastāst, vai kaut kas tāds, ka tam ir bijusi liela vērtība, un tas man baigi tā kā, wow, forši. Un es izvedu atsauksmes, sadaļa arī mājaslapā atsauksmes, arī tas, lai, principā tā doma bija atsauksmēm, lai, kaut kādu impulsu iedod, palīdz, nepalīdz, skatāmies. Un tur vairākas atsauksmes ierakstīs, un es saprotu, jā, ka palīdz. Un tas arī tā riktīgi uzdod. Nu, jā, savādāk vienkārši man nav tāds novērtējums. Savādāk, jā, tur tā kā Enārs viņš čanlingo arī, un viņš tā, cik viņš čanlingo nedaudz tikai pagaidām. Kad viņš tā sieviete, es biju klāt, tā meitenei stāsta tur kaut ko, pats jau nesaprot ko, drīzāk tā, viņš pats nezin, ko viņš stāsta, tādā ziņā, ka vai tas ir par viņu, vai tas nav par viņu, tās bildes nāk, bet, jā, es to stāstu. Tad tāds, pēc tam, kā bija, tas tev noderēja, tas tev palīdzēja, vai gribās zināt, un tad, kas tas bija, stāsti. Un tad šitas ir ļoti labs, bet es taču vienkārši smējos. Man taču bija, es skatos uz kameru, man taču bija sapnis, kur es turu rokās šito kameru. Un es skatos, baigi labais ekrāns viņam, baigi labā kvalitāte, viņi baigi ātri un žipirīgi, es nekad viņu dzīvē nebiju turējis rokās. Un tad es vēl domāju, es pirkšu toču to Sony. Nevis šito. Jā, tad es arī toču to Sony nopirku. Panasonic Lumix GH4. Un es tagad viņu skatos, viņš tā, es tev filmēju. Man nāk tas, kad viņš ir tur nolikts. Viņam tur jābūt tā kā no čuvakiem. Forši. To, ko es gribētu pateikt, tā saliekot kopā visu, ko es tagad stāstīju, ir pa lielam tu iesi to ceļu, kas tev ir jāiet. Tu dzīvos to, kas tev ir jādzīvo. Tu dzīvos to, kāpēc tev esi piedzimis. Ja tu nedarīsi to, tad būs baigā pretestība, būs baigi grūti mirkļi, būs baigi grūti tādi momenti, smagāk un smagāk paliks, kamēr tu izdomāsi, es eju to ceļu, kas man jāiet. Pat nevis tā, kā tu pieņems lēmumu, visi es eju tagad to ceļu, kas man jāiet, es eju to ceļu, kas man jāiet. Viss atsakos, bet drīzāk tā, ļaut dzīvē iet to ceļu, kas viņai jāiet. Un ļoti liels navigācija tiešām ir sajūtas, ļoti lieta navigācija ir impulsīvās idejas, līdz tam brīdim, ka man es netiek apstrādāts un nolikts malā. Ļoti jāklausās. Ja man prasītu, kur man nāk tas impulss sajūtās, viņš nāk kā idejas uzplaiksnījums. Un ja viņš sajūtās sirdī un sajūtās sauspinumā, tā ķermenī tu jūti, ka un koncentrējies, paliec uz viņu ar to sajūtu. Tad tu saproti, ka jārīkojās nevis, kad ir jādomā. Tu saproti, ka ir jārīkojās. Ja tā ideja tāda, tad tu tā vēl padomā, nebija tāds baigais impulss, to darīt.
Bet, ejot tālāk, ja tu neklausīs tos impulsus, būs grūtāk un grūtāk. Un arī daudz cilvēku tomēr problēma ir, kad viņi ieņem galvā pārāk daudz. Viņi visas neiešu vairāk, es nedarīšu to, un tas pietiek, bet viņiem vēl tas ir nedaudz jāpadara tik un tā, bet viņi izdama aiziet, un tad viņi domā, bāc, ko man tagad darīt. Un viņi domā atkal. Nevis klausa impulsus, sajūtas, bet viņi domā. Un bieži vien cilvēki nesaprot, ko nozīmē klausīt impulsus. Vai man nenāca cita laba ideja aiziet uz mežu pastaigāties, kāda jēga, tur nav nauda. Ja tev ir impulsi iet uz mežu pastaigāties, tu ej uz mežu pastaigāties. Jo tad tu ies tādā stāvoklī, tad tu ies tādās sajūtās, tad ies tādā sevis noskaņojumā, kad tev tās idejas beidzot nāks, vismaz tā varētu paskaidrot. Bieži vien cilvēki aiziet tad pastaigāties, un viņi pārdomā savu dzīvi, viņi saprat tik daudz, ko viņi apsēdās pie tā koka, viņi ieraudzīja uz kaut kādu krūmu, un viņiem pēkšņi nāca cik labas idejas kaut ko sāk darīt un domāt un darīt, un vienkārši tas ir pirmais solis, un tas spēr to pirmo soli, tāpēc es saku, pirmo soli grūtāk spērt ir, tu vienkārši viņu spēr. Un mans pirmais solis tagad ir piecelties, pateikt paldies un iet ēst kartupeļus. Bet iekšējais impulss ir palikt šeit, pasauļoties. Bet tas ir tik forši. Un tagad arī paskaidrojums, kāpēc. Tāpēc, kad es visu vakaru esmu to piramīdu ceļot nomācījies, rupi sakot, neteikšu rupi, nomācījies un saulītē pagulēt, riktīgi atlaidīs man ķermeni. Labi, nefilmēsim, kā es te atlaižos. Jāiet rakt. Kas mums te nofilmēts? 41 minūte. Jā, 42 minūtes jau. Īstenībā būs smukā kvalitāte izties. Jā, tik forši. Tā, miķīts arī bijis. Fokus bijis 8. Fokus var uzlikt lielāku. Fokus, ko nozīmē. Es palielinu fokus laukumu. Sanāk arī, tagad arī koki tālumā ir fokusēti. Ja es samazinu fokus laukumu, tad viņš paliek fokusēts tikai tajā vietā. Tā kā, es nezinu, vai tad tas ir redzams, ka ekrāns diezgan maziņš. Ja es palielinu fokus laukumu, sanāk visi fokusā. Tas ir ļoti labi.